Tad ir abi jaunākie, dēls un meita. Dēlam bija ļoti izteiktas tās augšanas sāpes, tagad jau viņam tūlīt būs 14. oktobrī, ja, bet pusgadu apmēram atpakaļ viņam bija nenormāli izteiktas augšanas sāpes, un tad es pat paralēli visiem tiem Protiviti un visam pārējiem, es viņam devu arī biluronu. Un tad viņam viņas pārgāja. Nav jāpažēlo, ja vien tas ir iespējams un var nopirkt, ja, tad tiešām iesaku nepažēlot naudiņu un bērnam paliks daudz labāk un vieglāk, un viņš būs tikai pateicīgs. Viņam ir daudz vieglāk mācīties. Tad agrāk viņam bija ļoti liels grūtības mācīties, bet kopš dzīvojam pēc koraļu attīrīšanās un šūnu barošanas principa, ja, tad viņam ir daudz vieglāk. Tad šogad pavasarī viņš saņēma diplomu par to, ka viņam ir vislielākā izaugsme mācību gadā. Un tas bija tāds viņam pašam ļoti liels prieks, un, protams, man arī, jā, jo es zinu, ko es esmu ieguldījusi, un viņš pats arī ir ieguldījis. Un visas angīnas ir aizgājušas, un būtībā, jā, gadās, ka kādreiz saslimst, jā. Protams, kāds vīrus viņš tur pieķerās, bet viņš aiziet viegli, viņš aiziet pāris dienās. Un kā ģimenes ārste man saka, cik labi, ka jūs tik viegli tiekat galā ar saslimšanām, jo ar ģimenes ārstu jāsaistās zīmes priekš skolas vajag, bet tas arī viss. Un, jā, un pat tik, cik viņiem divi ar meitni man arī sportisti, tad es viņiem arī pastiprinātu, var teikt, dodu to Protiviti, ne visu laiku, bet teiksim, ka nāk sacensību sezona vairāk nekā, un tad, lai atbalstītu, ja, un tas pats magnīs ir pilnīgi obligāts, ja, un tad viņi daudz vieglāk to slodzi tur un bez tam atjaunojas ātrāk, un viņiem paliek tas prieks par to, ko viņi dara, nevis, Dievs, atkal treniņš, vēl kaut ko. Jā, un tā slimošana pirms, un slimošana tagad koreļu laikā, tās ir pilnīgi kā diena pret nakti, jo tagad, kā es teicu, ir kaut kas pieķerās, bet viņš viegli aiziet un viss un dzīvo mierīgi tālāk. Visu laiku ir šūnu uzturs, jā, jo, es redzu to atšķirību, kā bērns aug un mainās, un kā viņš vispār dzīvi uztver, tad, kad viņa šūna ir pēna, teiksim tā.